Sveicināti, dārgie skatītāji! Esam Valmierā, Pauku priedēs, kur norisinās Sportland 2023. gada Latvijas čempionāts diskgolfā. Vēl joprojām ir augusts, vēl joprojām ar jums kopā ir Jānis un Arnis. Sveicināti skatītāji! Iepriekš skatījāmies, kā gāja mūsu skaistajām meitenēm, bet arī mūsu daiļie puiši šodien spēlē MPO grupā un līdkārdā mums Rainers, Ingmārs, Edgars un Intars. Jā, un pārējie ir 5. vietā. Tā kā paskatīsimies, kas mums notiks 3. aplī, un iepazīsimies tuvāk ar spēlētājiem, kas mums tur spēlēs. Un pirmais mums Rainers, pagājušā gada čempions, aizstāv savu titulu un Valmierā spēlējis pro izkārtojumā pēc Disc Golf Metrics tikai IBT šogad, bet uzstādījis arī rekordu -11. Iespaidīgi. Jā, otrs mums ir Ingemārs. Pagājušā gada čempionātā 2. vieta. Tā kā arī tāds ilglaicīgs līderis, var teikt jau. Un izspēlējis arī ir IBT Valmieras pro laukumā. 9. vietu dabūja toreiz. Skatīsimies, kā būs šodien. Un Edgars Saulītis pārstāv Letes klubu. Pagājušā gada čempionātā 3. vieta. Cik forši mums viss ir salicies, un arī spēlējis ir IBT, kur ieguva 4. vietu, nospēlējot visus raundus ar -4. Stabilitāte. Nu, un tad mums Intars. Atšķirībā no pārējiem 3 kartiņas cilvēkiem viņš nav Latvijas izlasē, tādēļ būs grūti. Un arī priekšrocība pārējiem, jo Intars nav spēlējis pro izkārtojumu, bet ir diezgan labi nospēlējis zilajā trasē, 1004 reitings, -5, tā kā skatīsimies, kas notiks. Un skatāmies pirmais grozs, vidējais metienu skaits 3,14, nedaudz virs para, un 107 metri, 2 varianti, vai nu ejam pa labo pusi Haizers, vai arī, teiksim, pa vidu taisns metiens, un arī daudz spēlētāji, kuriem ir labs forehands, var mest forīti apkārt visam pa kreiso pusi un mēģināt tikt pie groza. Jā, labā pusē traucē mazliet OB, ja nesanāk, kreisā pusē traucē mazliet krūmi un bedri, ja nesanāk, tā kā jāizvērtē, ko tu negribi. Jā, mūsu spēlētājiem labi forehandi, Rainers arī ļoti labs, viņam forehands tāls ir met, bet trāpa pa elektrības vadu un nedaudz metiens par īsu, viņš ir tajā bedrē, kas ir nedaudz, aiz groza. Nu vai pirms groza. Nu, atkarīgs no kuras puses tu skaties. Ingemārs met backhand haizerīti, labo pusi apkārt. Netrāpa elektrības tīkliem, bet atrodas 10 metri tālāk no groza nekā Rainers. Jā, nekas traks, bet arī izskatās, ka Edgars izvēlās forehandu. Arī Edgars ļoti zināms ar savu labo, spēcīgo un precīzo forehandu, bet nedaudz par īsu. Viņš ir tai pašā bedrē gandrīz, kur Rainers. Viņš ir dziļākā bedrē. Viņš ir dziļākā bedrē. Jā. Mēs skatīsimies tālāk, redzēsim. Varbūt viņš izlec ārā. Varbūt? Jā, un redzam Intars arī. Forehands, labs, spēcīgs, viņš noteikti nav bedrē, nedaudz aiz. Tā kā viņam būs labāks skats nekā šeit Edgaram. Jā, Edgaram nav ko darīt, viņš piemet. Labi piemet, nav pa tālu, jo pa tālu aizmetot tur varbūt pa kalniņu uz leju. Jā, Ingemāram skats, bet, riskēt ar to, ka aizmugurē vēl ir neliels kalniņš un OB, tāpēc, risks diez vai attaisnotos pirmajā grozā uzreiz OB, izmest nav forši. Nu, protams, ir īpaši, ja tu tikai vienu metienu aiz, un tad redzam arī Intars piemet un Raineram šoreiz mazliet pa zemu. Nekas, viss. Vēl jau 18 grozi priekšā. Jā, tieši tā, laukumā 19 grozi. Visi izskatās saņems ļoti vieglu pariņu. Bet sanāk, ka būs knapi raundi, jo visi labie raundi sākās ar bogiju. Jā, bet neviens bogiju nav izmetis pagaidām, un arī iemet Ingemārs, un redzam 2 birdī uz visu laukumu, Kārlim un Tomam. Spēcīgi. Jā. Otrais grozs. 222 metri, paredzēts iemest ar 4 metieniem. Pirmais metiens pāri grāvim un pat pļāvu uz priekšu, cik iespējams. Ja izmeto B, jāiet ir uz drop zonu. Ja neizmeto B, tad ir forši. Otro metienu izpild no pļavas, un šai kartiņai droši vien tie jau būs piemetieni vai apšoti pie groza.
Un skatīsimies, cik putniņus varēs savākt mūsu kartiņu. Vidējais rezultāts 4,31, tā kā spēlē nedaudz sarežģītāk ar paru. Jā, bet tāpat kā pirmajā grozā, arī pars nav nemaz tik slikts. Nē, protams. Te var pat 2 reizes vairāk metienus dabūt nekā pirmajā ar paru. Rainers spēcīgi izpilda backhand metienu. Backhands tomēr distants ziņā labāks metiens, tālāk var dabūt nekā forīti. Kā kurš? Pārsvarā visbiežāk, jā. Arī tāpat Ingmārs izvēlās backhand un ļoti labi noflipo disks un aizlido tālāk par Rainera mesto disku. Un Viņam visi, diskam glaids izskatās kā 12. Tik Jā. ilgi turējās gaisā. visi fani, ir ļoti daudz fanu. Skatītāji nāk līdz, kā nekā Latvijas čempionāts. Redzam arī, ka šeit nav tribīnas vairāk, jo iepriekšējā aplī viss tika salauzts. Tieši tā. Aiz sajūsmas, protams. Jā, un patīkam redzēt daudz skatītājus, atbalsta mūsu spēlētājus, kas viņiem noteikti ir vajadzīgs. Inters izvēlās forehand metienu, arī nav slikts, drošs, pietiekam tāls. Un skatīsimies, kā viņam ar piemetienu sekmēsies. Jā, gandrīz. Tur jau pieskarās stūrītim ar domu, ka var noķert, bet nē, ir veiksmīgi un aplī iekšā. Knapi, bet iekšā. Jā, tas bija ļoti labs un precīzs metiens. Un gandrīz, vai ielido vajadzētu nedaudz zemāk, bet ļoti labs piemetiens Edgara izpildījumā. Rainers izvēlās forehandu. Ļoti augstu. Ļoti augstu, jā, bet nedaudz riskantāks, jo iespēja izmest gan šeit labajā pusē ir OB, gan kreisajā pusē, un sanāk disks lido visu ceļu gandrīz vai pa OB, ja paņem tā plašāk. Bet, Jā, un ja vējš kaut ko patraucē, viss kas var gadīties. jā, bet Rainers bieži, man liekas, izmanto forehand metienu šajā grozā, cik redzēts ir. Jā. Bet pietiekam precīzi, un Ingmārs arī ļoti bez problēmām. Pat, jā, ļoti bez problēmām. Ļoti bez problēmām. Ai, nedaudz pietrūkst Edgaram. Labs spinpatiņš, bet nedaudz par zemu. Un tieši tāpat arī Interam. Nedaudz augstāk. Nedaudz vajadzēja un būt iekšā. Jā, nevar saprast, kas ar vēju notiek. Iepriekš karodziņš nedaudz plivinājās. Redzam, Raineram izšļakstās pa kreiso pusi no groza disks. Jā, un šeit atkal karodziņš nedaudz sāk kustēties, bet nekādu problēmu tas nesagādā Ingmāram, un sanāk viņš noķer Raineru, abiem būs -19. Tā kā viss vēl priekšā, Edgars arī nav tālu ar -17. Interam bišķiņ grūtāk, bet pagaidām pāriņi, tā kā nav slikti, vēl var kaut kur aizķerties, var mēģināt noturēt savu pašreizējo pozīciju, un skatāmies, kā viņam ies trešajā grozā, kurš ir 96 metri, arī vidēji 3,14, tāpat kā pirmajā grozā. Un šeit forehand metiens, nekādi OB nav, bet labā puse, teiksim, ir dabiskais OB. Negribās iemest pirms šīs te ieejas uz grozu, jo, vasarā ļoti daudz gan lapas, gan krūmi, Gan ērces, un tur ir ļoti biezs, tā kā piemetienu grūti izdarīt. Bet, ja paņem plašāk vai augstāk, tad parasti vajadzētu būt kaut kur apļa tūmā vismaz, sliktākajā gadījumā. Jā, ir redzēts arī, ka backhand met pārgāstu pāri kokiem, tādu, kas gaisā apstājās un nokrīt tā kā pankūka, bet tas bija pagājuši gadu, laikam biežāk redzams nekā šogad. Jā, un Rainers uzmet vienkārši kosmosā, bet tas ir tas metiens, kuru vajag, un viņš ir aplī kaut kur. Kaut kur aplī. Jā. Jā, šeit forehands tiešām ļoti pieprasīts metiens, 3 no 3 pagaidām forehandi. Un visi iekrīt kaut kur ēnā. Jā, tā, ka nevar redzēt īsti kur, bet ir pietiekami labi metieni. Arī Interam labs metiens, bet, atstāja pagaidām disku vis tālāk no groza, tāpēc arī tagad jāmēģina uzbrukt no tāluma. Un labs metiens, labs augstums, bet nedaudz nogriežās pirms groza. Tur, man liekas, baigais pretvējš bija pie paša groza. Jā, aiz tā kalna, tai bedrē. Jā. Noteikti tur vējš ietekmē viņa metienu.
Ingmārs mēģina uzbrukt, bet nav viegli. Nu, kas tev Latvijas čempionāta pēdējā aplī būs viegli? Viegli diezgan ielido Edgaram. Nu, No ja maliņas. neskait to, ka palecās. knapi tiek pāri maliņai. Jā, skatāmies, cik disks vieglītiņām pieskarās šeit, un palecās un iekrīt grozā. Neko, Birdies pietuvojās Ingmāram vismaz, jo Rainers ir 4 metros iemet vienkārši. Skaistu Birdie vieglu. Jā, un redzam, Ingmārs arī paspiež. Iedo 5 par labu izpildītu metienu. Un abi divi ar Interu piebeidz grozu. Dosimies uz to 4. paskatīsimies, kas tur notiks. 4. grozs, pro izkārtojumā, tā kā nedaudz tālāk tīpats atrodas. 207 metri pār 4 joprojām. Un līdz šim te elektrības stabam mums rāda, ka ir 112 metri. Un līdz šai te drošai vietai ir bišķiņ vairāk 135. Bet grūti no pro izkārtojuma mest. Droši vien spēlētāji vienkārši liks placement shotu. Un tad metīs pāri visiem OB. Mēģinās tikt pie groza. Nu, gan tu jau nezini. Tā distancīta dažiem tie ir tāda, ka varētu iet pāri arī tai OB saliņai. Jā, es tā arī domāju, kad filmēju. Tāpēc es teicu, tev iet tā kā jau aiz šī te krosāna, bet, protams, ka spēlētāji neriskēs. Da nē, mēs tak bijām sarunājuši vienkārši ar viņiem. Jā, nē, es vienkārši biju sajaucis ar meitenēm, jo meitenēm izkārtojums bija no parastā tīpa, nevis no pro, bet Jā. tāpēc jā, bija neliels apjukums, bet viss kārtībā, skatāmies spēlētāji īstenībā met driverus, jo, nu, līdz elektrības stabam ir tālu, pāri 100 metriem šie 112, tā kā spēlētāji šeit met nedaudz mazāk. Jā, neviens arī beig necenšas līdz tam stabam tikt, jo, ja tu tiec tajā kalniņā, tur uzreiz ir nogāzīt uz leju, un var arī ieskipot to B, ja nepaveicās. Jā. Interam šeit kaut kāds milzīgs vējš, un vienkārši nospiež viņa disku zemē, tāpēc viņam paliek stipri tālu. Nu, bet drošībā vismaz. Nu, drošībā, bet viņš mēģina tikt pēc iespējas tuvāk grozam, un atkal vējš vai kas, pārgriež disku, un, diemžēl, izkrīt OB. Skarbā realitāte. Jā, diezgan neveiksmīgi šeit Interam, bet nekas. Nu, Edgars vienkārši ieliek 3-4 metros. Diezgan bezkaunīgi. Jā, ļoti labi. Malacis Edgars. Skatīsimies, Ingmārs vai var piemest tuvāk. Par 4 metriem. Nedaudz pa plašu paņem, redzam, ka vējš spēlējas ar disku cilā uz augšu uz leju. Un viņš var piemest tuvāk pa 4 metriem. Jā, tas ir nedaudz tuvāk. Fani sajūsmā, tribīnes salauztās. Tiek iemestas gaujā. Gaujā, jā. Nu, bet labi, tas ir koks. Viņš tur neko nepiesār no īsti. Tieši tā. Un Rainers ļoti plaši. Jā, tas ir nedaudz pa plašu. Diskam nepietiek laika tikt līdz grozam. Un Jā, un vertikālāk arī nāk lejā un skips nav. Jā. Šajā vietā neviens no spēlētājiem, vismaz es noteikti neesmu šeit bijis uz taciņas, ejot uz 5. grozu. Jā. Nu, Interam interesanta pozīcijā. Šie te krūmiņi, Latvijas Discgolfa federācijas karoks. Es domāju, ka viņš Elektrības nolamājās par visu, kas tur ir priekšā, pirms metiena izdarīšanas. Jā, tā kā jāmeklē tāda nestandarta situācija, un šeit ļoti labi izmet. Gar Latvijas Discgolfa federācijas karogu un ir 4 metros. 4 metri tāds populārs attālums šajā grozā. Jā. Viņš pacēla augšā, ne? Nu, nedaudz, bet Rainers atkal tāpat kā 2. grozā pa kreiso pusi met, izsit ārā. Jāmet prosaidā, kur ir labā puse. Jā. Ja vien vējš tā nepūš no kreisās, un tu tur neesi kaut kāds zupiņas ēdis un pa stipri neuzmet vēl kaut ko. Jā. Interam Bolgijs. Atkal! Rainers nedaudz bīstami. Plēš ķēdes. Jā, bet viss kārtībā. Šeit viegls Birdijs Edgaram. Ingmārs arī vēl tuvāk nekā Edgaram. Vēl vieglāks. Edgars izskatās tā ļoti nosvērts. Redzam arī rezultātus 5 Birdī pa visu dienu. Grūts gross. Jā, nav viegli.
Jā. Un kāds mums ir 5. grozs? Piektais relatīvi ir viegls, tad jau par 309 metri jāmet pāri aitām. Ja trāpi pa aitām, tad ir +2 automātiski. Nu, nē. Galvenais netrāpīt krūmos, neizsvies pa kreisi pāri ceļam, un tad jau tev disks ir pa lielam drošībā. Ja tu esi tuvākajā pusē un aizmet drusku pa īsu, traucēs priedes zars iemest. Ja tu esi kādu no pusēm tālāk aizmets, būs vieglāk. Un šeit arī spēlētāji var izvēlēties gan forehandu, gan backhandu. Šeit mums ļoti labi forehand spēlētāji, kā mēs redzējām, visos grozos, it īpaši pirmajā. Tad ļoti labs metiens Edgaram sanāk, un backhandu izvēlās mest Ingmārs, ļoti neveiksmīgi trāpa, un ripo. Tur vispār ļoti gan sākumā izskatījās, ka neglīti iet uz ceļa, tad atcitās pret zāru forši iet atpakaļ, tad pret stumbru un atkal ārā. Nu, tur pilns emociju karusels. Jā. Nepaveicās, vienkārši tiešām nepaveicās. Varbūt nebija, protams, ideāls metiens Ingmāram, bet OB varēja arī nebūt. Šeit redzam, forehand ir joprojām ļoti labi strādā. Rainers zem groza. Edgars 3 metros bija. Interam arī labs forīts. Izskatās, forehandisti dominē šoreiz. Tas gan. Nu, Interam nedaudz pa īsu, bet drošs paliek. ir ok, jā. Tur labā pusē arī, ko es nepieminēju, arī ir OB, kurš agrāk nebija, tagad viņš tur ir. Jā. Bet nu nav tik tuvu, lai, kā redzējām, drošībā ir. Interam Aiziet! Zvērs! Tālu putiņu, skatāmies atkārtojumā. Nu, dzīvnieciski diezgan. Jā. Labs attālums, cik tur kāds 17 metri izskatās. Jā, varbūt. Ļoti labi un trāpa pašā augšā. Gan drīz pa bēndu, bet palien zem bēnda, ķēdes noķer. Iekrīt vertikāli lejā. Super priecīgs. Inters saņem 5 arī no saviem grupas biedriem. Edgars tikmēr pa klusiņām mierīgi tā lēnītēm iesāka, bet nu ir ieskrējies, redzam, pirmie 2 pariņi, nu un tad pārējie birdī. Jā. Nu, viņš ir apsteidzis Ingmāru un pietuvojies Raineram. Skatīsimies, kā viņiem ies 6. grozā. Par 83 metri. Nu, viens no diezgan vieglākajiem groziem, jo spēlējās zempāra 2,75. Nu, jāuzmanās no OB, kurš ir labajā pusē un tā kā nedaudz aizgroza. Bet parasts haizerīts, neierauj galvenais pa kreisi un pa labi. Ja turamies fairwayā, tad ir labi, bet šeit Edgars aizķer, pirmo reizi redz kaut ko tādu, aizķer zariņu. Jā, un ir gandrīz akā iemet. Jā, tas noteikti nobremzē viņa disku. Arī neveiksmīgi, bet, nu, jāizvairās no visiem kokiem ir, un šeit Rainers parāda ļoti labu metienu, iemet grīnā pašā kalna augšā, bet disks izdomā noripot tomēr lejā. Jā, tur disks ļoti interesanti uzvedās. Inters nedaudz flirtē ar OB, kas ir aiz groza, bet izskatās, ka bija aplī. Jā, un šeit Ingmārs noķer kreisā iekšpusīti un cerēsim, ka nē, tomēr paliek krūmos, un tur nav ko cerēt, vairs tur ir piemetiens labākajā gadījumā. Jā, viss diezgan slikti, jādomā par rolleri. Rollers labs variants, kā tikt no šādām situācijām, bet, diemžēl, neveiksmīgi, netiek ārā no krūmiem. Nu, šajā situācijā jau nedaudz labāk ir. Jā, te ir vai nu joga vai aerobika jātais, bet, nu. Jā, un tāpat neveiksmi sērija turpinās no 5. groza. Un atkal trāpa pa kaut kādiem zariem. Diezgan neveiksmīgi. Viņš jau metīs par bougiju tālu putu. Edgars vienkārši piemet bez problēmām. Skatīsimies, vai Ingmārs var iemest. Jā. Nu, šeit veiksmīgi. Nu, paveicās, jā, bet centās iemest. Protams, negrib atpalikt no pārējiem spēlētājiem. Let's go, Rainers. Ļoti skaistu putu apkārt kokam, Anhaizerī. Jā, tas nebija pats vieglākais. Ir īpaši vēl slīpumiņā stāvot, tur kājas var paslīdēt, viss, kas var notikt. Inters ļoti labā pozīcijā. Viegls birdijs. 2 pēc kārtas jau. Pēc lieliskā metiena 5. grozā.
Jā, tad Inters tagad ir ne tikai izlabojis savu bogiju 4. bet jau ir ielīdz mīnusos aplī. Jā, ļoti labi. Skatīsimies, kā viņiem ies 7. grozā. 7. Kamēr tu pārmet pāri bedrē, viss labi, 87 metri pār 3, arī spēlējās zem pāriņa nedaudz. Bet, kā jau teicu, šeit ir tā milzīgā bedra, ja tu tiec cauri tunelītim, protams, ja ne, tad tu esi kaut kur ārpus fairway, bet daudz priekšā koki. Ja tu paliec bedrē, arī, no vietām var redzēt grozu, no vietām nevar. Pats sliktākais, ko šeit izdarīt, ir aizmest pa labi, labā pusē nogāzīt uz leju pilns ar krūmiem, pa lielam tāds pats kā 3. grozā iekšpusē, kur gan krūmi, gan zari, gan lapas, gan ērces, bet pats grīns diezgan brīvs, ja grīnā tiec, tad divnieks rokā. Jā, šeit forehandu diez vai daudzi metīs, backhands tomēr drošāks ir, jo labā pusē tā krauja tur nav patīkami atrasties, grūti tikt ārā no turienes. Grūti disku atrast, sāksim to. Inters pat izvēlās backhandu šajā gadījumā, kas noteikti ir pareizā izvēle. Jā, atsisties pa kreisi vienmēr ir labāk nekā pa labi. Tik gan brīvāks, gan mazāk laiks jātērē. Jā. Šeit ļoti labi Ingmārs. Mēģina turēties līdzi Raineram. Abiem jau šīta cīņa ir jau no gada pagājušā gada. 1., 2. vieta. Skatīsimies, kurš šogad izcīnīs čempionu titulu. Jā, būs interesanti. Cerēsim, ka spriedzes saglabāsies līdz pat pēdējiem grozam. Jā, šeit neveiksmīgi atsitās pa koku un iesit labajā pusē šajā kraujā. Skatīsimies, kā Edgars tiks ārā. Un šeit gandrīz iemet Inters. Ļoti labs piemetiens, bet tas bija jau 3. metiens. Tas bija jau 3. Interam? Jā. Redzam, Edgars izrāpjās no grāļa diezgan veiksmīgi. Varam šits par birdiju. Oi! Pārslidina pāri Keidžam. Nē, labi, vismaz zikā. Nebojājās ķēdes tik daudz. Jā. Ingmāram arī jāmet. Iekšā viņš to viegli izdara. Rauns vismaz tagad pa nullītēm. Var sākt atkal ķert Raineru, kuram jau ir -4. 7 grozos. Ļoti, ļoti dzīvnieciski. Ļoti labs temps, jā. Raineram. Edgars, diemžēl ar bogiju, bet nekas arī labs rauns. Jā, redzam 2 birdie, 2 bogey, tā kā spēlējās arī mūsu līderu kartiņai apmēram ap paru. Stāst par 8. grozu. 8. grozs, 103 metri, arī diezgan viegls, spēlējās zem para, 2,86. Un šeit atkal forehandisti varēs izpausties. Forehands šajā grozā ir labākais veids, kā tikt līdz grozam. Jo backhandā ir grūti, ir vai taisns metiens, vai jāmēģina iešmaukt starp šiem te kokiem, piemēram, kā drons tagad izlidoja. Bet, jā, nedaudz grozs pacelts, agrāk viņš bija lejā, tad bija nedaudz vieglāk backhandam. Bet, skatāmies, forehandi noteikti šeit ir labākie metieni. Raineram nedaudz nepaveicās, noķer koks. Šķiet, ka drusku pātri nogriezās disks. Tā jau smuki izskatījās, bet tas vienu koku pātri mēģināja iegriezt iekšā. Jā, labāk, ja disks griežās kaut kur jau lidojuma beigās, jo tur tā kā ir nedaudz mazāk koku, vairāk vietas. Ingmārs pārgriež nedaudz, iemet kreisajā pusē. Paskatās uz roku. Nesaprot, ko tā roka izdarīja tikko. Vai varbūt netīra bija? Nē, viņiem vajag pēc tam parunāties. Zin kā pēc metiena. Izsakot, kurš ko nepareizi izdarīja. Inters šeit arī met. Mēģina izšmaukt agrāk. Bet izšmauts, man liekas, izšmauts tikai iešmauts krūmos pēc tam. Jā. Edgars mēģina izšmaukt caur pilnīgi visu, vismaz viens no pēdējiem kokiem noķer. Un šķiet kā aplis. Bet skats būs, skats noteikti būs. Mārs pie groza bez problēmām. Protams, nav tas labākais rauns, varbūt nedaudz ir sabēdājies vai sadusmojies. Bet... Nekās grozi vēl daudz. Tieši tā. Neteikšu cik, nemāku skaitīt, bet daudz. Daram diezgan tā sarežģīti. Viņš nevarēja izvēlēties ne cauri mest vai tā kā
šo te patent pending saucamo metienu ar muguru pret grozu, bet beigās tīri veiksmīgi. Jā, pareizo izvēli izdarīja, un pie groza tika trīnieks saglābs. Bet, nu, šeit Raineram tā diezgan paneveiksmīgi sanāca. It kā piemet pie groza, bet aizripoja, un šeit Edgars ļoti skaisti metienu. Izpilda, nopelna divnieku. Ne to vieglāko, tā kā skaisti. Kur atkārtojums? Fani prasīs. Pārāk daudz jau atkārtojumu mums pietiek. Skatāmies, kā Rainers neiemet, nevis iemet. Nu, Tagad iemet. ir atkārtojums. Viņš iemet, paskaties, nu hops. Perfekti vidū, bet nē, trāpa pa stābu, pa keidžu un... Nu, kas tā dara? Nu, es nezinu, kurš tur vainīgs, bet neveiksmīgs, ļoti neveiksmīga situācija. Jā, un Raineram sanāk Bogijs. Būs. Tā sanāk. Šeit arī diezgan agresīvi, tomēr triec disku iekšā. Nu, arī droši vien nav sajūsmā. Nē, nav sajūsmā. 9. gross par 103 metri. Spēlē arī nedaudz zem pāra, par ko es esmu diezgan pārsteigts, jo tomēr nav pārāk viegls. Jātiek līdz krustojumam taisni, un tāpēc 45 grādiem jāpagriežas pa kreisi. Kalniņš uz leju nedaudz, kreisā pusē mešs, labā pusē krūmi. Krūmos tu negribi būt, jo tur ļoti reti var atrast kaut kādu vietu, ja nu tu neizlidot cauri tunelim līdz pašam galam. Bet, ja tu tiec grīnā, tur viss atverās, skipu negaidi, jo daudz saknes. Bet, ja tu tiec līdz grīnam, jā, tad viss ir atvērts, un tad viss ir atkarīgs no tevis. Ja tu trāpi, tad gan jau, ka būs labi. Nu, discgolfā viss ir atkarīgs no katra paša. Nu, Tas nav komandas sporta veids, kā nekā. Vēl arī atkarīgs no ķēdēm, nedaudz no groza. Jā, mēs varējām redzēt to. Nu, jā. Bet, jā, pašam ir jāizcīna čempionu tituls. Jā. Tāpat kā pagājušajā gadā Rainers Riekstu kalnā, varat arī redzēt, mēs pagājušajā gadā filmējām Latvijas čempionātu, un Rainers, jā, no Čeiskārda ar lielisku raundu izcīnīja Latvijas čempionu titulu. Jā. Tikmēr redzam 4 backhand metienus. Jā, šeit forehands diez vai ir arī labākā izvēle. Un redzam, kā Rainers mēģina man nosist nedaudz. Jā, un ir aizgroza. Liekas it kā tālu un grūts metiens, bet tikai ne Raineram. Un vēl viens uzbrukums tev. Jā, lai gan es pavirzījos citur, viņi man mēģināja nosist, bet nu... Catchcam lives matter. Hashtag. Jā, tā kā... Ja jums liekas, ka tā nedrīkst darīt, nu, kaut ko komentāros ierakstēt tiem cilvēkiem, kas man mēģināja nosist. Bet, ja tā nopietni, tad lielisks metiens Ingemāram ir īpaši no tā tunelīša, kas bija no krūmiem. Tur ir tikai viens mazs tunelīts, kuru var izmest cauri, tā kā skaisti. Inters gandrīz tālu iemet atkal putu. Jā, pa būri šoreiz. Jā, nedaudz pietrūks. Nu, Raineram nav problēmas no 9 metriem aizgroza, iemest grozā. Tāpat izskatās dusmīgs. Nu, Bogijs 8. ne no kā. Groza dēļ. Groza lives matters. Nu, labi. Bet, nu varbūt tas puts bija pa stipri, bet, nu, tomēr tur vajadzēja palikt grozā pareizi. Piekrīt. Un Ingišs arī trāp iekšā, tā kā ir ok. Pariņš saglābts. Un Edgaram arī pars. Nu, kopumā diezgan ok. Zem pārā esam izspēlējuši. Ielidina disku pa gaisu Inters. Uzmet vēl gaisā, noķer. Uztais pāris rāda trikus. Nu, pēdējais gross pirmajā daļā. Tas ir 10. par 3. Nu, 73 metri. Droši vien, kā visvieglākais grosss laukumā. 2,36. Forehands, backhands šeit īstenībā ir vienalga, jo grosss ir tuvu, tu vari mest vai nu forehand haizerīti, mēģināt tikt garām visiem kokiem un būsi 10 metru aplī, vai backhand turnovers ar kaut kādu puterīti, midrange'iņu. Jā, pa lielam, ja tu nedabū divnieku, tu esi ļoti sarūktināts. Jā. Aha. Šeit redzam, ka fani ir ļoti daudz. Un tā kā tribīnas ir salauztas, ir jānes pašiem savas tribīnas. Tieši tā. Visas tribīnas, ko Rainers salauza 8. grozā. Šeit redzam ļoti labs metiens iemet atkal gandrīz bulzējā. Bet, jā, skatītājiem tribīņu vietā tagad jānes ir savi krēsli. Ir kas nes, ir kas stāv kājās. Nu, pēc šādiem metieniem jāstāv kājās, jāaplaudē. Jo vēl viens viegls birdijs izskatās.
Taisnība. Un šeit arī varēsiet redzēt, ka jo aplis tuvojās beigām, jo galerija paliek lielāka. Cilvēku skaits vienkārši paliek tik liels, ka beigās spēlētājiem pat nav vairs kur mest. Viss mešs ir pilns. Tieši tā. Tāpēc jums būs jāskatās arī nākošā daļa, lai to redzētu. Nu, Interam arī jātiek ir līdz grozam, lai būtu Starframes. Nu, 10,1 metrs izskatās. Kaut kas tuvu apļu maliņai. Jā, varēs jumpatot. Ai, atkal nedaudz pa zemu visu laiku. Nedaudz tā kā varbūt roka nepaliek uz augšu, nedaudz nolaista. Tāpēc, Nē, man liekas, ka brokastīs vienkārši viena rupmaize šķēli pa maz ir apēst. Varbūt. Es zinu, kā lai jauda. Jā, bet nu pārējiem čaļiem diezgan viegli birdī no 2-3 metriem. Tā kā, nu, atraujās, diemžēl, no Intera. Jā, nu vai arī Inters atraujās morālās paģirs. Nu, jo šeit tiešām, kā jūs teicu, ja divnieki nedabū, tad ir, nav tā patīkamākā sajūta. Tas ir beer frames, saucamais. Jā. Labi, kad noskatījāmies pirmos 10 grozus. Mūsu līderi spēlē tīri labi Ingamāram bogijas, double bogijas, bet nekas trāks. Ir vēl 9 grozi, vēl var pacīnīties, vēl var visu kaut kādu brīnumu notikt. Jā, un 3 metienu starpība nav nekas neaizsniedzams. Tie pēdējie 9 grozi nav tie vieglākie, tā kā var notikt kļūdas, var notikt 2 metienu pavērsienu. Bet to mēs skatīsimies nākošreiz. Ar jums bija Jānis un Arnis. Tiekamies otrajā daļā. Atā! Atā!